Sadzīves atkritumu konteineri stāv tukši tikai tad, kad tos tikko savācis apsaimniekotājs, taču lielākoties urnas ir piepildītas ar cilvēka radītajiem sadzīves pārpalikumiem. Lai samazinātu atkritumu apjomus, taupītu dabas resursus, nepiesārņot apkārtējo vidi un lai samazinātu atkritumu apglabāšanas izmaksas, tie ir jāšķiro. Sastaptie rēzeknieši pat nav aizdomājušies, ka tā ir nevien lētāk, bet arī prātīgāk. Vai jūs šķirot atkritumus? Nē, kāpēc? Priekš kam? Začiem? Man tāpat ir izdevumi aizvest uz tiem konteineriem. Ja viņi būtu šeit, tie konteineri dažādi, kāpēc nevarētu arī šķirot? Vai vispār ir jāšķiro? Kā jums šķiet? Varbūt jau vajadzētu. Varbūt vēl. Nezinu, grūti pateikt. Neesmu domājis par to. Šonedēļ darbu atsācis Rēzeknē vienīgais cieto sadzīves atkritumu šķirošanas laukums, kur dažādos konteineros iedzīvotāji bez maksas var nodot jau sašķirotas lietas. Laukumā iespējams nodot arī bīstamos atkritumus, vecos leduskapjus, luminescentās spuldzes, dažāda veida virtuves un mājasaimniecības elektrotehniku, kā arī izlietotās baterijas un pat svina akumulatorus. Nepieņem netirus, jebkurus atkritumus, vai nu tas būs stikls, vai nu plasmasa, vai nu tekstils, jābūt tīram. Kā arī nododot elektropreces, tās nedrīkst būt izjauktas. Atkritumu šķirošanas laukums ir atvērts no pirmdienas līdz sestdienai no 10 rītā, un laukuma saimnieks lūdz lietas neatstāt pie vārtiem, bet gan darba laikā novietot tam paredzētajā konteinerā, lai tas neapdraud apkārtējo vidi un cilvēkus. Atgādinām, ka laukumā nepieņems arī spoguļus, lampu kupolus, automašīnu stiklu un tam līdzīgas lietas. Atkritumus jāšķiro, lai mazāk būtu piesārņota daba, pirmais. Otrais, lai lētāk būtu fiziskai vai juridiskai personai. Ja jūs mazāk nodosiet uz izgastuves poligonu, tad jums mazāk jāmaksā. Plus vēl jāpareikina, cik maksā nozagēt mežu un saražot papīru un rakstīt. Ja? Vai uz pārstrādi, uz otru reizi pārstrādi aizsūtīt to kartonu, papīru. Mēs ik viens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem, un arvien vairāk cilvēku apzinās atkritumu šķirošanas nozīmi. Cieto sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi ļauj cilvēkam pievērst lielāku uzmanību ne tikai savam ģimenes budžetam, bet arī ekosistēmai, kurā pašam jādzīvo. Šeit tukšs vēl var piepildīt. Lūdzu, laipni gaidam.